Sakiet, vai tas, kas zvērināta advokāta rindās, ir cilvēks, kurš ārzemēs, kur tas ir atļauts, ir ēdis suņa gaļas zupu? Sakiet, vai ar to būtu jādežojas Latvijā sociālajos tīklos, kur Latvijas likumdošana, cik es saprotu, aizliedz? Nu, Latvija demokrātiska valsts, katrs var ēst to, kas viņam garšo. Tātad jūs sakat, ka... Nē, es nesaku neko. Bet jūsu vērtējums? Par ko? Par to, ka Latvijas zvērināta advokāta rindās ir šāds cilvēks, kas ar tik skaļu... Šodien to mēs vērtēsim. Jūs tieši vērtēsiet šo jautājumu? Dienas kārtībā ir, tā kā skatīsimies. Jūs attieksme būtu tā kā noliedzoša, vai jūs tā kā uzskatāt, ka visi drīkst izteikties? Es neesmu iepazinies šo jautājumu pilnībā. Jā, tā kā, ja jūs jautājat, ko viņš ēd, nu katram, kas ko garšo to ēd, vai to iedižojās, tas ir cits jautājums. Jā, tieši jautājums ir par to, vai to būtu jāliek sociālajos tīklos, kur bērni var izlasīt, kur... Nu, ziniet, varbūt viņš ņēmis, jāpavērtam, katrā ziņā mēs paņemsim paskaidrojumu, varbūt viņš ņēmis no kādu no mūsu politiķiem, piemēram. Jo mūsu politiķi arī ļoti bieži arī pat sociālajos tīklos dižojas ar visādām tādām lietām, kurām politiķiem nebūtu jādižojas. Tā kā, nu, es nezinu, kādēļ, mēs nezinām motivāciju. Saprotiet, tādēļ man ir grūti jums paskaidrot, kāds ir tas pamatojums. Mēs uzklausīsim viņu, tad jau redzēsim. Es saprotu, ka minētam kungam ir bijuši jau vairāk pārkāpumi. Nē, es vērtēšu. Paldies, veiksmi! Paldies!